Biķernieki, 3. pēdējais posms, noslēdzošais. Pa lielam laikam tas arī ir šogad viss. Ir Jelgavā. Vēl īsti nezinu, nav info baigais. Jā, es ievācu tādu info. Ir lietus atkal, ir slapš viss, pagaidām nelīst, cerams nelīst, neko nezinām. Kā ir, tā ir. Nezinu, ko vairāk šādā situācijā piebilst. Jūs dzirdat? Tur brauc kupēji. Mūsu video ir vairākas reizes pavīdējis kupēji sarkani. Tagad viņš arī ir klāt. Kā tas V8 skan? Kā tas V8 skan? Bet sāksim ar galvenam. Mums cik sezona tā kā beidzās, ir doma, ko mēs varētu filmēt. Jā, beidzas Drag Race, un mums īsti vairs nebūs ko filmēt. Ziemā nekāda Drag Race nenotiek. Un ir kupēji. Jā, Drag Race beidzās, tā kā sezona īsti beidzās. Ko papilmēt, ko jums parādīt vēl? Tad ir doma pastaigāt pie šitādiem cilvēkiem, paintervēt, aizbraukt mājās. Mums ir arī Kārlis ar SQ8, pie kuru varētu aizbraukt ciemos, pastāstīt, kā vispār līdz tam ir nonācis. Pie tā paša Jāņa ar 700 zirgiem, aizbraukt papļāpāt, kāpēc Audi tieši kā ir 700 zirgi sasniegt, cik gadus jau tas ir. Vienkārši parunāt. Ziemā mums nebūs ko, un tas varētu būt kā... Vairāk, pa ziemu varbūt vēl pa trasēm, bet par rudeni viss, kamēr tīs nekā nav, tad ierakst komentārā, vai kaut kas tāds info tev interesē. Mēs pabraukāt pie citiem. Droši vien vajadzētu arī pie Lamberta aizbraukt. TDRs. Jā. Janka Bembi, Janka Bembi. Kas tas pa auto? Bembi! Tomēr. Jā, droši vien arī pie paša Jāņa aizbraukt, uzfilmēt. Visi jau tā kā zinat, bet vēl viens jopa klāt, arī jopi. Instrumenti ir līdz? Nē. Viņi pārsēdušies uz kompaktiem. Tas jā, updates. Pasāts nomira vakar. Pasātam motors izbeidzās. Tā, ka žoski izbeidzās ar klānu izsitās vai sadalina celūzuru, bet pasāts mierā. Diemžēl. Bet izstāst, tur nebūs nekāds 1.9 svaps. Ir jau dabūts jauns motors. Ir sarunāts, bet es vēl neesmu. Es vēl nedēļas nogali dota laika īsti ko darīt, bet arī parunāts ar Džekiem, ka vislētākais ir atkal ielikt citu 2.5, kas pirms mēneša ir nepilna rūtas. Un zināms, ka tā motors ir ejošs. Jo pašam it kā ir viens klutis mājās, bet nav pārliecība, ka viņš iet, jo viņš ir 6 gadus nostāvējis ārā viskur kur un investēties, mainīt visas siksnes, tur uzreiz zūd jēga, jo tas maksā dārgi. Vienkārši ir divi peiki. Tā, kas vēl? Kas tas pa auto? Kas pa kompaktu? Kas tas pa auto? Kāds kompakts slapjam laikam. TDRs pāriet kompaktiem? Jā, tāda zaķeri, ka viss zec vienkārši. Roma nevajadzēs izolēt. Numuriņi jāizlīmē. Es nesen esmu izlastam. Nē, mēs sapratam, ka cūku braukt nav jēga, būs tāpat kā pagājušais. Ka lietas līst, kāpēc neņem kompaktu? Tur ir vēl sūrīgāks zaķeri. Jā, bet tur ir neoficiāla versija, ka tur pārslab līkums. Mēs tomēr neesam tādi idioti. Tev ar kvatru vajag braukt, bet tur ir laba kvatra iet. Varbūt, jā. Es pamēģināju. Es varbūt arī pamēģināju. Es jau izraustīju, tad trosīts palika mīksts, tagad ir kā ir. Jā, bet Kristofs negribēja braukt savādāk. Viņam kompaktu vienam Franciju projām, viņš teica, ka es saku, braucu, viņš saka, nē, nebraukšu, saka, es pirms kompaktu braukšu, jā, tā braukšu. Tāpēc esam 2 kompakti. Tā mēs tikām līdz šim. Ko jūs, draugi? Vai man vispār nagla riepa braukt? Tev arī komisija neliec cauri, ja? Viņš jau neviens nezina, ka man ir naglas riepa. Vēl nezinu. Drīz uzzinās. Kad izskatīs, tad redzēs. Labi, es jāplīmēties. Jā, jūs uzzinās tevi, jā, sīgais. Ko mēģināsim? Slapšs, slidens. Redzēs, kā iet. Pirmo reizi atkal sīkais blakus. Nekas jauns jums. Jātājums, vai paspējuši saķert?
Jau zināms, viss ir. Dien. Sveiki. Redzu, paldies. Kā vispār? Labi. Labi? Prieks redzēt. Yes. Braukt mitrs, bet mums būs labi. Diemžēl, jā. mums ir tāda vasara. Viss kārtībā, es nepārdzīvoju. Ventspili izbraukāju savus, viss labi. Nu jā. Tā, uzgaidi, viņš pados man zaļu gaisu, un tad es visu tālāk vajag. Aha. Ai, blēd, tu te nemaz nesāp. Ja jūs aiztiksiet manu mazo braču, jums pizdā visiem ir. Blēd, pizdākās polē. Pirmais viss, otrais viss, tur, atsaķerī trešajā. Palaid būs ritīgi ārpus rindas, jo tev visi jau, kurš par ko grib skrieties. Labi. Nākošais brauciens. Atļaušu pieminēt. No laiko, piesubo, tas palīdz. Atceramies arī to, kad ir mūsu mērķiņš, maiciņa džemprīšu pieejams, vai dizaina apakšā links, aizej nopērt. Mēs zināsim, ja kāds pasūta, mums vienmēr uzraksti, kāds ir uzsūtīts. Būtu forši sezonas noslēguma var būt, kāds varētu nopirkt. Un turpinam skatīties. Skriesimies pret kaut kādu tempi. Biķerniekos es vispār stresa nav uzsākt. Vispār liekas, ka, bez stresu uz biķerniekiem atbrauc Ventspilī, aizbrauc rokas trīcē, biķernieki vispār liekas jau tā kā mājās atbrauc. Mums vispār ir situācija, ka mums riepāja skrūva. Es ceru, ka es to neesmu pazaudējis. Zini, cik daudz jau video ir ar to, ka man ir cauri riepa. Nu labi. Es jau arī paspēju sev kamerā parādāt. Nu neko, tagad GoPro varam likt pie manis. Jā, 2 braucieni. Otrajā braucienā jau es jūtu jau, kad riepa ir mīkst, jau kad dīrs aiziet šitādi te pa ceļu. Skaidrs, tur galā jau visi jau brauc stejienu. Brauc neveiksmīgi braucot stejienu ierā un naglis, cerēju, ka varbūt izturēs to naglu neizraus ārā braucot. Neizrāva ārā. Sūdīgākā situācija tā, ka mums nav ne dankrata, ne zapaskas, ne kompresoru, nekā šoreiz līdzi. Pilnīgi nekā. Nezinu, kāds ir attiecīgais vakara plāns vēl, ko mēs... Nu, es viennozīmīgi nebraucu, ne jau nav variantu. It is what it is. Komentārs.
atsaucīgi cilvēki palīdz no katrai kaut kas dabūts. Pašā nekā līdzi nav. Vai. Tagad. Viss slikti.lv spolē. Nu ne jau kas kā. Nu sākas, tipa spolē. Es jau blebu. Too fast. Too furious. Too fast. Too furious. Uzšķirāt vajadzēja. Kā mēģināju mesties vaļā. Palīgs pats. Skaisti. taisīts MT7. Tur neko nepadarīt. Nu, pavērosim vismaz, kā viņš drifto. Kā MT7 iet slīpi. Nu, rādu. O, jā. Kaspaleņ. Esam nobraukuši. Ir interesanti, šoreiz bija tāds variants, ka tu nepaņem neko līdzi. Jā. Un notiek viss, kas var notikt. Bet veiksmīgi viss ir sagājis. Un, labi, kad ir labi draugi. Jā, tāpēc saka tāda dragreiz komuna. Visi tie cilvēki diezgan saliedēti un vienmēr atbalsta viens otrus. Un tas man patīk. Jā, jau varēs aizbraukt mierīgi mājās. Ok. Jā, esam nobraukuši pa Slapjo, atkal taustoties un mācoties braukt. Ir interesanti. Man īstenībā pats šitais, ka bišķis mitrs ir tāds,
interesanti, tie starti tādi, nu, kad jāpamācās, tur nav pīvus sienām zīmē. Nu, es nezinu, man priecāties vai bēdāties, bet starp sausu un slapju man ir 0,1, 0,2 atšķirība. Es nezinu, vai par to priecāties vai bēdāties, bet tā ir, diemžēl. Nu jā, es nezinu, ko gari tie ieraksta komentāri apakšā, vai mums vajag tās mašīnas apskats, jo mums sarunās tā kā mēs pie kupejas tā čaļi varētu aizbraukt uz mājām, parunāties visu, jo cik es sapratu, viņiem ir diezgan interesants autoparks vispār. Jā, tas nav vienīgais viņa auto. Jā. Mērčiņi, es jau pieminēju mērčiņus, var iepirkt tev. Protams, arī redparts. Jā. Mums viņiem ir vispār tā pateicības raksts, ko mēs iedosim. Viņam, diemžēl, šodien nebija, bet arī saprotams, kāpēc jau laikam stāv. Es pieļauju, ka mēs vēl tur būs atsevišķi video, ko sapilmēsim, bet, nu jā, cerams, ka patika. Nolaiko, piesaboja, piesabojas, jo procentuāli mazi piesabojuši. Jā, šis video arī visticamāk būs ātrāk nekā Ventspils, jo no Ventspils ir daudz materiāla, ir ko čakarēties. Tā kā gaida Ventspils Lidlo video un tiekamies nākošreiz. Mašīnas izturēt, tas ir labi. Nu, pabūsē. Jā. Man šī nedēļa vienkārši nav labi kā tāda. Čau. Čau.